Labdien! Oktobris ir rozā mēnesis, kur īpaši uzmanība tiek pievērsta krūšu veselībai. Un nereti sievietes, kuras nav apmeklējušas krūtsvēža skrīningu, kā vienu no iemesliem min tieši laika trūkumu. Un, ja tā padomā, tad tā jau arī ir. Lielai daļai Latvijas sieviešu ir darba diena, kas sākas agri no rīta un beidzas vakarā. Ko darīt, lai izbrīvētu laiku, lai veiktu šo skrīningu? Viena liela daļa sievietes strādā valsts sektorā, otras daļa savukārt privātā sektora darbinieces. Un ko varētu darīt, lai mudinātu sievietes veikt krūtsvēža skrīningus? Ko darba devējs šajā jautājumā var palīdzēt? Mani sauc Rūta Plaude-Dedele, esmu ģimenes ārste, un šodien man saruna būs ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Baibu Šmiti-Roķi. Labdien! Valsts kancelējas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos Ievu Līpķenu. Labdien! Un Sijā Roša Latvija pacienta ceļa partneri krūtsvēža jautājumos Elīnu Dzērvi. Labdien! Un saruna mums būs par krūtsvēža skrīningu un darba devēja iespējām iesaistīties tieši krūtsvēža skrīningu veicināšanā. Šī saruna notiek kampaņas Pārbaudi krūtis, lai dzīvot ietvaros, un kampaņu organizē un finansiāli atbalsta Sijā Roša Latvija. Mēs atrodamies Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā un vēlos teikt lielu paldies fotogrāfim Jānim Deinatam, kurš piekrita, ka sarunu mēs drīkstam filmēt viņa izstādes pirmā 5 gada telpā un aicinām ikvienu līdz 2024. gada 24. novembrim apmeklēt Jāņa Deinata izstādi pirmā 5 gada, kas ir dokumentāls skatījums uz 90. gadu sākumu, bet vēl vairāk aicinām ikvienu atrast laiku un atnākt uz Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju. Nu, tad sāksim diskusiju. Un mums ir zināms, ka valstī ir ļoti svarīgi, lai cilvēks justos labi, un tamdēļ ir jautājums attiecīgi Ievai. Tad cik valsts sektorā strādā sievietes? Jā, ja mēs runājam kopumā par valsts sektorā nodarbināto skaitu, tas ir ministrijās un padotības iestādēs, mums kopumā strādā 56 000 nodarbināto. Bet no tiem 32 000 ir sievietes. Un ja mēs runājam par sievietēm vecumā no 40 gadiem un uz augšu, tad tas ir apmēram 21 000 sieviešu. Un parunāsim par tēmu. Sievietes nereti slēpj savu diagnozi un baidās par to, ka zaudēs darbu. Un šī ir liela problēma, un tas patiesībā ir traģiski. Un mēs esam spēcīgs, mēs esam radušas iet līdz galam, paciest visu, un, diemžēl, ciest arī vienatnē. Un, attiecīgi, tad gribētos vaicāt Baibai, kāda tad ir ikdiena un darbs vidā? Es teiktu, ka Latvijas sievietes tiešām ir tās, kuras izvēlās klusu, ciešot, pārvarēt visas savas problēmas. Un spēcīgas Latvijas sievietes ir tās, kuras nebaidās runāt. Tīpaši mūsdienās brīvi stāstīt arī savam darba devējam. It īpaši, ja tas ir valsts ieņēmuma dienests vai valsts pārvalde kopumā. Valsts ieņēmuma dienestā strādājošām sievietēm nav jābaidās atļauties aiziet uz vēža skrīningu vai uz jebkuru citu pārbaudi. Mēs akceptējam to, jo mums ir elastīgais darba laiks. Var 2 stundas veltīt sev vai 3 stundas aizjot pie ārsta un pēc tam tās atstrādāt tajā dienā vai kādā citā dienā. Mums ir elastīgais darba laiks. Mums ir arī iespēja strādāt attālināt no mājām, kas ļauj izvēlēties brīvāk, kā tu organizēji savu darba dienu. Gadījumā, ja ir tiešām noticis tā nelaime un vēža skrīnings ir uzrādījis kaut kādus riskus un pozitīvu šo te diagnozi, mēs kā darba devējs, es teiktu, atbalstam šo cilvēku, kā vien var. Jā, mums ir likumdošana, kas ierobežo to, cik daudz drīkst slimot
vienlaikus tekošā periodā vai cik gada laikā. Tāpat laikā mums ir sievietes, kas ir izcīnījuši cīņu ar šo te smago diagnozu un atgriežās darbā. Mēs mēģinām noturēt tos labos speciālistus, un slimība tam noteikti nav par šķērsli. Paldies! Un Ieva, kā valsts kancelēja, kā darbdevējs atbalsta sievietes veselību? Es droši vien gribētu runāt ne tikai par valsts kancelēju, bet vispār par valsts pārvaldu kopumā, jo, kā jau iepriekš minēju, mums ir ļoti plašs nodarbināto skaits un tā ir ļoti liela daudzveidība. Bet tas, kas valsts pārvaldē nodarbinātajiem daudziem ir kopīgs, ka nereti tiek strādātas garas darba stundas, virsstundas, it sevišķi kādu lielu projektu vai krīzes situācijās, un tajos brīžos cilvēks bieži vien, ne tikai sieviete, bet jebkurš nodarbinātais mēdz aizmirst par sevi. Un tas, ko mēs cenšamies mācīt, ka veselība tā ir katra paša atbildība tomēr. Protams, ir arī komunikācija ar darba devēju, bet mums valsts pārvaldē ir valsts administrācijas skola, kas nodrošina dažādu veidu mācības, arī tā skaitā par to, kā ievērot šo dzīves balansu un darba privātās dzīves balansu. Un kāpēc sievietes baidās teikt darba devējiem, ja tiek atklāts krūtsvējas? Vai ir kaut kādi normatīvi, kas spiež vai nespiež valsts institūciju atbrīvot no darba vēža slimnieci? Es gribētu teikt, ka tas droši vien vairāk ir tāds psiholoģisks moments. Sievietei pašai varētu būt psiholoģiski grūti pieņemt diagnozu, un līdz ar to negribās par to arī skaļi runāt. Droši vien, ka joprojām sabiedrībā ir stigma līdzīgi kā ar mentālās veselības jautājumiem, kurus mēs tikai faktiski pēdējos gados arvien vairāk sākam runāt un šo stigmu mazināt. Tāpat ir arī ar vēža diagnozi. Tas, ka likumos ir paredzēta iespēja darba devējam atbrīvot darba ņēmēju, ja ir ilgstoša prombūtne ilgāk par 4 mēnešiem darba nespējas dēļ, nenozīmē, ka tas ir jādara, jo tur ir ierakstīts vārdiņš var, un mēs no valsts kancelējas puses arī vienmēr mēģinam skaidrot darba devējiem to uzdevumu, ka skatīties uz situāciju un uz cilvēku, noskaidrot visus apstākļus, jo tas nenozīmē, ka ir jāatbrīvo cilvēks, ja viņam ir šī ilgstošā darba nespēja. Labi, paldies. Un Elīna, kā Roša iesaistās Latvijas sieviešu veselības uzlabošanā un kāpēc tas ir svarīgi? Runājot par krūts nozari un krūšu veselību un Roša iesaisti, tad es šeit gribētu uzsvērt tādus 2 lielus virzienus. Un viens no tiem ir nenoliedzama ārstēšana. Roša ir pieejami dzīvību glābjoša terapija, bet par to sīkāk un ļoti lielā mērā izglīto mūsu pašu speciālisti, ārsti, kuri nepagurstoši un ļoti atsaucīgi nāk un informē gan podkāstos, gan dažādās intervijās, gan žurnālos intervijās, bet to es atstāšu viņu ziņā. Un otrs virziens ir, mēs esam arī sociāli atbildīga kompānija, un mēs jau 14 gadus atbalstam, aktīvi iesaistamies kampaņā Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu. Katru gadu oktobris ir krūts vēža veselības mēnesis, un mēs nepagurstoši ar ļoti tendētām aktivitātēm katru gadu piedalāmies. Es gribētu likt uzsvaru uz izglītību, jo mēs, protams, kad arī ievācam informāciju, kas būtu nepieciešams, tuvāk tautai vairākās aptaujās, un ir izkristalizējies, kad ir nepārtraukti jāizglīto. Kāds nav dzirdējis, kāds ir piemirsis, kāds nav kaut ko sapratis. Un tad nu jau mēs 14 gadus izglītojam un atbalstam, kāpēc ir jāveic krūts veselības skrīnings, un tieši pat šogad es liktu tādu uzsvaru uz veselām sievietēm. Jo tāds lielāks mīts ir, kāpēc man ir jāpārbaudās, ja es jūtos veseli, man nav nekādu simptomu. Tad skrīnings ir jāveic veselām sievietēm. Paldies! Un virzot diskusiju tālāk, Ieva, kāds vēl varētu būt kāds atbalsta veids, kā sekmēt šo skrīningu veikšanu, brīvā apmaksāta diena vai īslaicīga prombūtne skrīninga veikšanai, vai vispār ir iespēja dabūt brīvā apmaksātu darbdienu veselības aprūpas pārbaudēm?
Šobrīd ir tā, ka nav iespējams tieši uz apmeklējumiem atsevišķi līdzīgi kā ar asins nodošanai saņemt brīvu dienu. Tad tas būtu jādara cilvēkam, jāņem vai no atvaļinājuma diena atmaksāt vai neapmaksāt. Bet tas, ko es gribētu teikt, ka svarīgi tomēr ir komunikācijas ar darbinieku un savu darba devēju. Baiba jau minēja par to, ka līdz nav problēma, manuprāt, darbiniekam sarunāt ar savu darba devēju dažas brīvās stundas, lai aiziet šo skrīningu veikti sevišķi, ņemot vērā to, ka mums ir šis elastīgais darbs. Un mēs liekam uzsvaru uz to, ka svarīgs ir izdarītais darba rezultāts, bet ne tik daudz svarīgi, kurā laikā un no kurienes tu to dari. Līdz ar to darba devējs pat īstenībā var neuzzināt, ka darbinieks ir aizgājis šīs 2 stundas veltījis savas veselības uzlabošanai, ja viņš to var nostrādāt jebkurā citā laikā. Paldies. Un Elīna, kāda attieksme un darbības ir jūsu uzņēmumā attiecībā uz veselības pārbaudēm? Jāsaka, ka mums attieksme ir vienkārši brīnišķīga, atbalstoša, iesaistoša, mudinoša, jo man prieks dzirdēt, ka arī valsts pārvaldē ir iespēja būt šim attālinātajam darbam un elastīgajam darba laikam. Mums arī ir šāda iespēja. Mēs faktiski paši organizējam sev darba dienu, un mums tas uzsvars tiek likts uz veselu darbinieku, un mums darbinieki patiešām ir pirmajā vietā. Noteikti gribu pieminēt arī tādu izglītības jomu, jo mums ir iespēja, mums arī darba devējs nodrošina dažādas izglītojošās lekcijas, vairākās jomās, kas nu būtu vai nu sezonā, aktuāli vai kādā posmā. Mums nāk ārsts speciālisti un arī mums stāsta un izglīto par konkrētām jomām. Un ko es vēl varētu pieminēt, mums katru gadu septembris ir tāds labsajūtas mēnesis, kura ietvaros mums tiek nodrošināta vesela darba diena dažādu veselības pārbaužu veikšanai. Nu, kā piemērs var minēt, mums atbrauc uz darbu laboratorijas busiņš, mēs paši nododam visas asins analīzes, mums veic acu pārbaudi, neirologs, tad mums vēl ir vienmēr sakot vairākas iespējas tajā dienā, kā veikt veselības pārbaudi. Vēl mēnesī tiek ietvertas dažādas mudinošas fiziskās aktivitātes, fizioterapeita klātbūtne ar vingrošanu, veselīgs uzturs, kā arī kultūras un mākslas baudīšana mentālai un garīgai veselības stabilizācijai. Un kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, es gribētu teikt, ka tā ir atbildība pašam priekš sevis, un tā ir atbildība pret darba devēju, būt veselam. Ja tu būsi saskaņā ar sevi un vesels, protams, ka darba spējas ir pavisam citas. Un šos ieteikumus es noteikti gribētu attiecināt arī uz vairākiem darba devējiem, ja tas ir iespējams, sāk kaut ar mazumiņu, atbalstiet un aiciniet pārbaudīt krūts veselību. Es gribētu piebilst, ka tas arī darba devējiem ir jāsaprot, ka īstenībā daudz izdevīgāk arī ļaut šīs dažas stundas veltīt darbiniekam savas veselības sakārtošanai, nekā pēc tam jau cīnīties ar sakām, tad, kad šī veselība nav tajā labākajā stāvoklī. Bet papildus, ko tu jau minēji par veselību runājot, ir jāsaprot arī darbiniekiem, ko mēs arī valsts pārvaldē mēģinām mācīt, ka veselība nav tikai slimība, neesamība. Tas ir daudzu faktoru kopums. Gan labs miegs, gan stresa noturība un fiziskais arī stāvoklis. Un tas viss kopā jau veido to veselo, kā saka, veselo ķermeni. Nu jā. Es atļaušos arī piebilst, man arī ir komentārs, jo tas, ko Elīna stāstīja, man vienkārši sajūsmina, bet es gribu teikt, ka tas nav tikai privātajā sektorā. Arī valsts pārvaldē, tieši valsts ieņēmuma dienestam septembris ir veselības mēnesis, un tur mūsu personāla speciālisti ir sagatavojuši veselības mēneša izaicinājumus. Katru nedēļu ir savs uzstādījums. Tu vienā nedēļā dzer vairāk ūdeni, aktivitātes, protams, arī tiek parādīts dažādas infografikas, kā to pareizāk darīt.
kā vairāk staigāt, ko tas nozīmē, kā uzlabot tavu ikdienas veselību. Jo pats galvenais, man prieks, ka es atdzirdēju, ka darbinieks pirmajā vietā. Mums ir tāds projekts cilvēks pirmajā vietā, kur mēs domājam ne tikai par klientiem, ka mēs viņu intereses augstāk stādam, bet arī katrs valsts ieņēmuma dienesta darbinieks ir cilvēks, un šis cilvēks ir pirmajā vietā. Jo, ja valsts pārvaldē strādājošiem nebūs laba pašsajūta, kas saistās ļoti cieši ar veselību, vienalga, vai tā ir fiziskā vai mentālā, viņš nevarēs labi apkalpot to klientu, kas mums ir ik viens Latvijas iedzīvotājs. Tā kā mēs ļoti par to domājam, mēs tiešām strādājam, mums arī visas vasaras garumā ir fizisko aktivitāšu izaicinājumi, mums ir īpaši iespēja sacensties ar saviem kolēģiem iešanā, skriešanā un velobraukšanā. Tā kā arī tas ir tāds savstarpējā saliedētības elementi, bet tas viss ir vērsts tieši veselības ziņā. Tā kā jo veselāks būs mūsu darbinieks, jo mēs labāk apkalposim klientus ne tikai valsts pārvaldē, bet arī privātajā sektorā un viss kopā tiešām strādājam pie tā, lai mūsu cilvēki būtu labsajūta, kas novada pie veselības, un tas nozīmē arī regulāri iet pārbaudīties pie ārsta ne tikai vēža skrīningu, bet arī jebkuras citas kopumā savu veselības stāvokli. Paldies! Prieks dzirdēt, ka šajās iestādēs sievietēm ir droša un atbalstoša vide, bet tomēr pastāv gan iestādes, gan vietas, kur sievietes baidās vaicāt šīs te brīvās stundas vai brīva diena, lai viņi varētu veikt kādas sev nepieciešams izmeklējumus, tā skatā arī krūtsvēža skrīningu. Un kā Baiba jums liekas, kādi varētu būt iespējami risinājumi, ko varētu darīt, lai šo te veicinātu un varbūt lai arī sievietes iedrošinātu šos te skrīningus, vai kā darba devējs var atbalstīt? Nu jā, te valsts pārvaldē ir jābūt tam tā kā priekšzīmības elementam un rādīt, kā likumi ir pareizi jāievēro. Un tie nosacījumi likumos ir diezgan tādi strikti noteikti, līdz ar to es nevarētu teikt, ka valsts ieņēmuma dienestā mēs ļaujam strādāt mazāk un par to saņemt to pašu algu. Noteikti nē, bet es saprotu, ka šīs slimības, kas varētu būt pat krūtsvēža skrīninga apmeklējums, tas varētu būt tāds tiešām sievietei, kura negrib dalīties par savu veselību, tāds nedaudz ierobežojošs elements, viņš negrib teikt, pie kāda ārsta iet. Tādēļ mums ir pat iekšējos noteikumos noteikts, ka tu vari strādāt elastīgajā darba laikā, un tev pat nav jāpasaka, kādam mērķim tu lieto. Protams, tas ir koleģiāli būtu paskaidrot vismaz savam tuvākajam vadītājam, kāpēc tev šīs darba dienā pārtraukums ir nepieciešams, bet mēs to esam nostiprinājuši iekšējā kārtībā, ka tev ir jānostrādā tas 40 stundas nedēļā, un tā ir brīva izvēle. Tātad pat, ja kāda sieviete baidās to teikt, ka viņi iet uz vēža skrīningu, viņi to var darīt pilnīgi oficiāli mūsu iekšējā regulējuma ietvaros. Paldies! Un ir zināms, ka mums Latvijā šie skrīninga aptveres rādītāji ir neapmierinoši, vairāk nekā neapmierinoši. Un, Elīna, kāpēc jūsuprāt sievietes kūtri apmeklē šos te skrīningus un kāds būtu jūsu aicinājums šo te veikt savlaicīgi? Nu, manuprāt, tas ir tā ļoti cilvēcīgi, emocionāli saprast un pieņemt to, ka tu ej uz vēža pārbaudi. Tas vārds vēzis, to neviens cilvēks negrib ielaist savā dzīvē. Es pat teiktu, kampaņas tādu pārbaudi krūts, lai dzīvotu, varētu pagriezt arī nedaudz savādāk un nodēvēt to par pārbaudi krūts, lai iegūtu sirdsmieru. Tāpēc, kad mani ļoti uzrunā teikums, kad agrīni atklātu krūts vēzi var ārstēt un pat izārstēt. Manuprāt, šeit vispār ir lieki komentāri. Un skrīnings, kā jau es minēju, ir jāveic būtībā, ka tu tā kā nejūti nekādu simptomus, tu jūties vesela. Es vēlos atzīmēt, ka ja tev ir 40 gadi, palūdz ārstu nosūtījumu ģimenes ārstam vai ginekologam, un to var veikt mamogrāfiju. Mamogrāfiju var veikt ar līdzmaksājumu 4 eiro. Savukārt sievietes, kuras saņem valsts apmaksātu skrīningu, tas ir vecumā no 50 līdz 68 gadiem, kas saņem šo uzaicinājumu vēstuli, arī aicina apmeklēt skrīningu.
Un, manuprāt, kavē arī šie daudzie mīti, kas ir izveidojies procedūras laikā saspiedīs krūti un tad radīsies vēzis. Otrs mīts, procedūra ir sāpīga, man sāpēs. Un trešais, kāpēc tad man iet, ja es jūtos vesela? Pie manīm arī personīgi ir vērsušās sievietes ar jautājumiem, kad, diemžēl, jau kaut kas ir atklāts. Kas man būs, ko man darīt, kur man zvanīt, kur man iet, tie jautājumi ir ļoti daudz. Tāpēc es noteikti iesaku sievietēm saulaicīgi veikt šo skrīningu pārbaudi, lai nebūtu šādi jautājumi. Un kas mani personīgi uzrunā, šis teikums, ka vairāk kā 90% gadījumos var izārstēt agrīnu krūts vēzi, un tas vienkārši ir fenomenāli un silda man dvēseli. Paldies! Un noslēgumā varbūt Baiba un Ieva par jautājumu, ka vai varētu vēža pacientei tikt garantēta darba vieta līdzīgi kā grūtniecības gadījumā, ja viņi nav zaudējuši šīs darba spējas, vai ir kāds iespējas, ka ilgstošas slimošanas dēļ ir iespēja viņu pasargāt no darba zaudējumu? Pirmām kārtām jāsaprot, ka nebūtu pareizi salīdzināt grūtnieci ar vēža slimnieci, un savukārt atkal nebūtu pareizi runāt tikai par vēža slimnieci sievietēm. Tas ir jāskatās komplekss jautājums uz visiem darba devējiem, arī ne tikai par valsts pārvaldu kopumā runājot, bet arī par privāto sektoru, jo darba likuma regulējums mums ir visiem viens, un tam droši vien ir nepieciešama plašāka diskusija par to, kā šo regulējumu mainīt attiecinot uz visiem, jo valsts pārvaldē strādājošās sievietes neko neatšķiras no privātajā sektorā strādājošām. Nu, lūk, tā kā, bet tas, kamēr līdz šiem normatīvā regulējuma grozījumiem mēs neesam tikuši, tas, ko gan es no savas puses, gan arī Baiba iepriekš minēja, ir jāiet uz komunikāciju darbiniekam, nevajag baidīties no darba devēja. Mēs visi esam ļoti cilvēcīgi, un cilvēks mums tiešām ir vērtība. Un šobrīd ir ļoti daudz iespēju nemaz neatklāt, uz kurien iet, vienkārši tiešām attālinātā darba dēļ vai strādājot elastīgo darba laiku aiziet un izdarīt tās lietas, kas ir nepieciešams. Savukārt, tad, kad jau cilvēkam darba nespēja ir iestājusies, tad atkal runāt ar savu darba devēju, izstāstīt to situāciju, jo regulējums nenosaka, ka obligāti cilvēks tādēļ zaudēs darbu, jo viņam ir šī slimības gadījums iestājies un ir ilgstoša darba nespēja. Tā kā komunikācija, nebaidīšanās un tad droši vien, ka var daudz ko sakārtot. Paldies. Jā, es varu tikai papildināt Ievu, jo viena lieta ir likumos noteikts, kas obligātais pienākums. Šī norma attiecībā uz to, vai turpināt darba attiecības cilvēku, kurš slimo ilgāk par 4 mēnešiem, ir tā nianse, ka darba devējs var atbrīvot. Un es pati jau esmu amatā tikai 8 mēneši, bet es jau pat esmu parakstījis vēstules vairākiem saviem darbiniekiem, kur slimo ilgāk par 4 mēnešiem, tās nav obligāti tikai sievietes. Mēs nevis sakam, viss tev beidzās, tu pa daudz slimo, tev ir jāiet prom no darba, bet mēs jautājam, vai tu vēlētos palikt šajā darbā, vai tu vēlēsi turpināt, kas ir tie iemesli un cik, grūti, protams, noprognozēt, cik vēl ir plānots slimot, to nekad mēs nevaram saplānot, bet mums ir dialogs ar šo konkrēto cilvēku, kas slimo nedaudz ilgāk, kā to paredz likumdošana. Un jebkurš darba devējs, vienalga, vai tas būtu privātais vai valsts sektorā strādājošie, mēs gribam tos spēcīgos, efektīvos darbiniekus savā vidē, un mums nav mērķis no viņiem tikt vaļā, pat ja ir notikusi šāda nelaime, ka ilgstoši jārastējās. Salīdzināt ar grūtniecēm tiešām to nevajadzētu, jo tas ir tāds bērnu kopšanas jautājums, kur tiešām māmiņām ir jābūt kopā ar bērniem, bet arī cilvēki, kuri pēc ilgstošas slimības tomēr pasaka, nē, es nezinu, kad es izvesaļošos, labāk eju prom no darba, bet ja bijušais viddarbinieks vēlās atgriezties, un mēs tiešām esam šķīrušies tādā draudzīgā veidā, un šis cilvēks dod to pienesumu valsts pārvaldei, mēs noteikti vienmēr rodam iespēju, lai tas cilvēks atgrieztos darba tirgu. Es gribētu pateikt paldies šīs diskusijas organizētājiem un arī šīs te veselības mēneša, krūts veselības mēneša organizētājiem, jo es pilnīgi noteikti nākamo piekdienu, kad mums ir
Piektdienas rīta ģenerāldirektoru uzrunāšu visas valsts cīņām dienas sievietes, un tieši tās, kuras ir vecumā virs 40 gadiem, aicināšu iet un veikt vēža skrīningu, jo tas ir ļoti, ļoti nopietnas jautājums. Tā kā paldies par šo veselības mēnesi krūtsvēzim. Paldies! Sarunā ar mani piedalījās valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektora Baiba Šmite-Roķe. Paldies! Valsts kancelējas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos Ieva Līpķena. Paldies! Un Sijā Rošs, Latvijas pacientu ceļu partneri krūtsvēža jautājumos Elīna Dzērve. No savas puses es vēlos teikt lielu paldies visiem saviem kolēģiem, ģimenes ārstiem, ka sekojat līdzi savām sievietēm, savām pacientēm un atgādiniet par krūtsvēža skrīninga veikšanu. Un kopā mēs varam panākt, ka sievietes Latvijā kļūst veselākas un vairāk rūpējas par savu krūšu veselību. Šī saruna notika kampaņas Pārbaud krūtis, lai dzīvot ietvaros. Kampaņu organizē un finansiāli atbalsta Sijā Rošs, Latvija. Un paldies par atbalstu Latvijas onkologu asociācijai, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam un fotogrāfam Jānim Deinatam, kura izstādē pirmā 5 gade ir redzama sarunas fonā.